Uzņēmuma darbinieki jau vairākas nakts nav gulējuši, jo izmisīgi meklē bezvēsts pazudušu programmētāju Vladislavu, kurš starp programmētājiem ir pazīstams ar segvārdu Kods. Vladislavs tika nolikts uz kādu noteiktu projektu, kurš šobrīd ir apturēts sakarā vīrieša pazušanu. Vīrietis pazuda, neizpildot līgumā noteiktās saistības. Pēdējo reizi Vladislavs redzēts jau aizgājušā gada 22. decembrī Rīgā, biroja centrā Voldemārs. Pazušanas brīdī programmētājs bija ģērbies brūnā ādas virsjakā, melnās biksēs un kājās viņam bija arī melnas kurpes. Vladislavs ir diezgan nepacietīgs un viegli aizskaitināms. Ja esat redzējuši 25 gadus veco programmētāju Vladislavu Rīgā vai citviet Latvijā, tad ziņojiet mums pa zemāk norādīto tālruni.